Nu, jau 4. gadu Rīgas Tehniskajā universitātē notiek jauno pētnieku dienas. Tās ir dienas, kurā kopā pulcējās vidusskolnieki no visas Latvijas. Un šie skolēni ir aizdomājušies par tādām lietām kā eksaktās zinātnes, kas ir ļoti būtiskas ne tikai varbūt viņiem, bet visai mūsu Latvijai kopumā. Un šeit tad viņi arī mēģina parādīt tas, kas varbūt viņus uztrauc un par ko viņi arī nākotnē domā kļūt. Un Rīgas Tehniskā universitāte ir vieta, kur par to visvairāk varbūt arī domā mūsu valstī, lai būtu šie inženieri, kas ikdienas dzīvi mūs varētu atvieglot ar saviem zinātniskiem atklājumiem, un līdz ar to mēs kļūtu bagātāka ne tikai kā valsts, bet arī kā kopumā devēji šai lielajai mūsu pasaules ekonomikai. Tur jūs varat apskatīt schēmu, kā radons iekļūst mūsu mājokļos, kā arī mūsu piedāvātos risinājumus. Radons galvenokārt iekļūst caur sienu plaisām pagrabā, ūdens apgādes sistēmas, kā arī ūdens noteks caurulēm. Šī gada konkursā ļoti pozitīvi parādījās tas, ka ļoti daudz dažādas komandas piedarās ar tiešām labiem viņu personīgi ieguldījumu pētījumiem. Un tas ir ļoti, manuprāt, apsveicami, ka tieši šie jaunieši nāk ar pētījumiem, kas viņiem ir aktuāli, ka viņi nāk ar reālu problēmu viņu rajonā, viņu ciemā, viņa izpildījumā, kā arī viņi veic šos pētījumus saistībā, kas viņiem ir aktuāls un ko viņi ar to varētu darīties. Rīgas Tehniskajā universitātē pēc konkursa tiek uzņemts pareizi nolasīt garumzīmē galotnē. Talsvalsts gimnāzijas skolnieks Māris Prūsīs! Sajūtas ir vienkārši fantastisks, un kā sasniedz ļoti augsts rezultāts šeit, un arī dabūju to, pēc kā arī nāca. Man kā naudas balva un vispārējais bija vienalga, un pats galvenais bija dabūt diplomu, lai būtu garantija nākotnē. Šī diena, es domāju, bija ļoti vērtīga. Gan pašiem skolēniem, gan arī skolotājiem redzot, kādi ir viņu skolēni. Nu ko, tiekamies pēc gada.